Sveicināti jūsu ekrānos atkal vietējā televīzija. Ziņas no Ventspils un Gonda Porniece. Lai Ventspils profesionālajā vidusskolā varētu uzsākt kuģa pavāru apmācību, pedagogi un administrācija uzrunāja skolas absolventus un pat kāpa uz kuģa, lai uzzinātu vairāk par darba specifiku. Vladimirs ir viens no arotskolas absolventiem, kas jau 4 gadus strādā uz kompānijas Scanlines prāmja. Katrs prāms ir kā maza tāda, zeme, kur ir tanī amatā ir iekļauts ļoti daudz. Tev ir kā glābējs, arī ugunsdzēš, tev ir jābūt visu laiku ir gatavam uz jebkuru situāciju, kas notiek uz prāma. Un uz zemes ir tā mazliet savādāk. Produktu iekraušana kuģī, silto un augstu ēdienu kārte 54 personām, tik liela ir kuģa ekipāža. Un vēl 245 kuģa pasažieru mielasts. Tāda ir šefpavāra pienākumu uz kuģa. Kompetences centra pedagogiem interesē viss – tehnika, virtuves inventārs un pat vētras nodrošinājums. Drīkst pataisīt? Jā, protams. Un cik uzreiz te var izcept veselu kvantumu? Jā, te var daudz. Te arī jābūt spēcīgam cilvēkam, jo šeit, teiksim, ir jāstrādā gan, kad kuģis stāv mierā, gan arī, kad kuģis šūpojas, Un tad, lai nebūtu traumas, ir jāapgūst viss tā procedūra, vārīšanas, cik tālu, un te jāievēro visi tie noteikumi, kas ir katlā ūdeni liet, cik drīkst, cik daudz drīkst produktus ievietot katlā, tas viss šeit ir jāievēro. Ko krastā nevienmēr, uzliek uz katlu, un tad piepilda pilnu. Mūsu skolā ir mācījušies arī kuģu mehāniķi un attīstot virzienu, kur mēs ļoti labi strādājam mēģinātāji. Šī ir tā nozara, kas ir pieprasīta un vajadzīga arī pēc tā, kad mūsu skolu beidzēji paši kārto eksāmenus un iet uz prāmu līnijām un strādā pa kuģu pavāriem, un tad kāpēc ne mēs to varētu darīt? Tas ir mūsu izaicinājums. Lai pārliecinātos, vai jaunais speciālists ir derīgs darbam uz kuģa, mācību iestādes sola praksi jūrā. Tikai tā var novērtēt, vai students panes šūpošanos un ilgstoši slēgtas telpas. Prāmi ir pietiekami daudz darbs, un galva ir aizņemta ar darbu. Mēs esam bieži Latvijā un Vācijā. Mēs strādājam mēnesi, mēs esam jūrā un mēnesi mājās. Šajā mācību gadā Ziemeļkurzemes kompetences centrā kuģu pavāru kursā Ventspilī uzņemti 26 cilvēki. Eiropas Savienības fondu iespējas ļaus šo profesiju apgūt bez mācību maksas, saņemot arī stipendiju. Gonda Porniece, Kurganoviņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Kamēr skolēni pirmsskolas mācību iestāžu audzēkņi un pedagogi vēl atpūšas, mācību iestādēs norisinās intensīvi remontdarbi. Jaunajam mācību gadam tiek gatavots gan klases, gan grupiņas, gan laboratoriju telpas. Gatavojoties jaunajam mācību gadam vasaras periodā, Ventspils mācību iestādēs tiek veikti nepieciešamie remontdarbi. Katru gadu pašvaldība šiem mērķiem atvēl naudas līdzekļus. Šogad skolām tie ir 163 000 latu. Savukārt pirmskolas izglītības iestādēm 61 000 latu. Kopumā šovasar pilsētā 6 skolās tiek remontēti 17 kabineti, gan sākumklašu, gan mājturības kabineti. Vakar skolā rekonstruēta sporta zāle, bet pirmajā ģimnāzijā dabaszinību kabineti, fizikas, ķīmijas un bioloģijas. Skola tie ir ne tikai mācību kabineti, jāremontē arī trepes, sanitārie mēzgli, koridori un citas telpas. Arī pirmskolas izglītības iestādēs gatavojas jaunajam mācību gadam. Ventspilī 3 bērnu dārzos tiek labi iekārtotas teritorijas. Būs jauni celiņi, zālāji, puķudobes, lapenes un rotaļu laukumi. Remontētas tiek arī grupiņas. Ir arī kāds jaunums. Bērnu dārzu teritorijās tiks iekārtoti sporta laukumi, lai ventspilnieki būtu fiziski aktīvi jau no mazotnes. Šobrīd lielākie darbi ir sporta zonas iekārtošanā, mākslīgā seguma veidošanā, lai bērniem būtu interesantāk un aktīvāk darboties sporta spēlēs. Tāpēc arī tiks papildināts rotaļierīces ar dažādiem materiāliem līdzekļiem, piemēram, basketbola groziem, futbola vārtiem, dažādiem ķegļiem un bumbām, lai bērniem būtu interesanti un sporta skolotājs varētu veiksmīgāk organizēt savu darbu.
Bērnu dārza Eglīte ir viens no tiem, kuros notiek vērienīga teritorijas labiekārtošana. Nepieciešamie remontdarbi tiek veikti arī telpās. Pirmo reizi kopš iestādes uzbūvēšanas remonts notiek veļas mazgātavā. Eglīte apmeklē arī bērni ar īpašām vajadzībām, par kuriem arī ir padomāts veicot rekonstrukciju. Vide būtu pieejamāka arī iekļūstot savā grupiņā, jo tagad ir iespējams arī ratiņkrēslos to izdarīt. Un iespējams arī bērniem ar kustību traucējumiem vieglāk iekļūt grupas telpās, jo ir izveidoti uzbērumi un pandus, nav nekādu kāpņu un nepārvaramu šķēršļu, kāds bija agrāk, betona plāksnes. Tagad ir skaisti celiņi un zālāji. Es domāju, ka visiem pēc labiekārtošanas būs patīkamāk uzturēties un rotaļāties mūsu iestādes teritorijām. Paralēli izglītības iestāžu remontiem notiek arī daļēja komunikācija nomaiņa. Šiem mērķiem Ventspils pašvaldība piešķīrusi 170 000 latu. Atlikušas 2 nedēļas līdz mirklim, kad visās skolās atkal sāks skanēt zvans aicinot uz mācību klasēm. Augusta beigās vecāki steidz sagatavot bērnus jaunajam mācību gadam. Jānopērk burtnīcas, pildspalvas, zīmuļi, albumi, darba burtnīcas un apģērbs, bet tam visam aiziet lielas naudas summas. Ģimenēm ar vidējiem ienākumiem tā kļūst par problēmu, nemaz nerunājot par trūcīgajām ģimenēm un bezdarbniekiem. Katru gadu šādām ģimenēm palīgā steidz Ventspils pašvaldība, piešķirot pabalstus nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei. Šiem mērķiem piešķirti vairāk kā 14 000 latu. Saņemt materiālo palīdzību iespējams saņemt maznodrošinātajām ģimenēm, trūcīgajām ģimenēm, bāriņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes. 21 lats paredzēts bērniem no trūcīgajām vai maznodrošinātajām ģimenēm. 30 latu pabalsts tiks piešķirts bērniem, kas mācās vispār izglītojošajās skolās. Ja bērns iegūst izglītību profesionālajā skolā, viņš iegūst 43 latu pabalstu. Vislielākais pabalsts 83 lati paredzēts bērniem, kas iegūst augstāko izglītību. Šos pabalstus var saņemt 660 izglītojumie. Lai tos iegūtu, vienam no vecākiem vai aizbildņiem jāiesniedz pieteikums sociālajā dienestā, bet ja bērns nemācās Ventspilī, tad jāiesniedz paziņojums no attiecīgās mācību iestādes. Pilngadīgajiem pieteikumi jāiesniedz pašiem. Sociālais dienests piedāvā saņemt pabalstus ar pārskaitījumu bankas kontā. Atgādinām, ka saistībā ar sociālā dienesta telpu remontu adresē Raiņielā 10, klienti, kas dzīvo Ventas kreisajā krastā, tiek pieņemti Lielajā ielā. Šos pabalstus būs iespējams saņemt līdz 21. augustam. Augusta mēnesī Ventspils siltums klientus sagaida vēl viens siltā ūdens atslēgums. Šonedēļ jau vienu tādu piedzīvojām. Lai varētu rekonstruēt siltumtrases, 3 dienas Ventspilī nebija siltā ūdens. Un augusta mēnesī Ventspils siltums klientus sagaida vēl viens siltā ūdens atslēgums. No 21. augusta līdz 23. augusta pusnaktī visiem Ventspils siltums klientiem būs pārtraukta karstā ūdens piegāde. Šajā laikā tiks veikti darbi Katlumājā, Taustielā un Kaiielā, kur tiek būvēta jauna rūpnīca. Notiks arī siltumtrases pieslēguma pārbūve centrālās Katlumājas Brīvības ielā rekonstrukcijas ietveros. Šī rekonstrukcija notiek jau kopš pavasara. Pašvaldības Sijā Ventspils siltums lūdz iedzīvotājs būt iecietīgiem radīto neērtību dēļ, jo pēc rekonstrukcijas pabeigšanas februārī samazināsies Katlumājas ietekme uz gaisa kvalitāti. Īpaši sēra dioksīda izmešu līmenis, kas ir ļoti svarīgi, jo Katlumāja atrodas dzīvojamā māja rajonā. Jaunas siltumtrases palīdzēs iekonomēt arī klientu maksājumus. Šogad pirmais medus Latvijā ticis ievākts neierasti agri jau jūnijas sākumā, un bitinieki medu turpinās vākt vēl visu augustu. Ventspils novada Vārves zemnieku saimniecībā ar atbilstošu nosaukumu bitnieki aroda profesionāļi novērojuši, ka ir lauki, kuros bites nekad medu nevāca. Tādas ir sekas lauka apstrādāšanai pret nezālēm un kukaiņiem ar ķīmiskām vielām. Dzēlieni pieredzējuši bitinieku nebaida, stāsta Vārves pagasta bitiniece Alita Grugula, kur šobrīd apsaimnieko 300 bišu saimes. Saldajā biznesā aizvadīt jau 35 gadi. Ir pierasts. Pirmos gadus vispār ļoti sapamp un rokas bija tāda, ka pirksts taisa un brauc un drauc māju. Bet tagad jau vairāk nav tā. Alitas dravas atrodas dažādās Vārves pagasta vietās, un katrā no 40 stropiem notiek darbība. Daudzgadīgā pieredze apliecina, ka visstrādīgākās un miermīlīgākās ir Karpatu sugas bites.
Latvijas saimes esot daudz agresīvākas un tās bitinieki izvēlas nelabprāt. Nu, šitās bitītes smuki pastrādājuši. Arī meža zvēriem kārojas vitamīnus, tāpēc tie ir bieži draugu apmeklētāji. Mēs iebraucam dravā, daudz uztvērēji mētājās pa dravu. Domāju, kāds cilvēks ir bijis, kāds demolējis dravu. Beigās skatās, nē, kad cauna bijusi tā ir. Bitēm lielāko ļaunumu nodara pats cilvēks. Ja pirms 10 gadiem dāņu zemnieki, miglojot laukus, piebeidza kaimiņu bites, tad tagad arī vietējie lauksaimnieki cīņā ar nezēlēm izvēlas ķīmiju. Uz šādu lauku bites vairs nelido. Arī rapšaudzētāji tā sargā savus laukus no kukaiņiem, ka bites rapšu laukos Latvijā nesastapt. Es dzirdēju, ka biškopi saka, ka zemnieki apstrādā viņi to rapsi ar kaut kādu ķimikāli, lai atbaida vispār kukaiņus. Es nezinu, cik tur 40 dienas izdala kaut ko tur, kad kukaiņi tiek atbaidīti. Līdz ar to arī bite. Viņi maz neiet uz turieni. Vārvinieki šobrīd savākuši jau 4 tonnas medus. Parasti vasarā gruguļu bites nodrošina visas 10 tonnas, tomēr mainīgie laikapstākļi ierasto ražu joprojām negarantē. Gonda Porniece Irina Kurganoviņa, Žudziņš, Kurzemes televīzija. Pirms 5 gadiem Ventspilī tika atklāts Ziemeļkurzemes amatniecības centrs. Ventspilnieki to sauc vienkāršāk – amatu māja. Šis amatu centrs iekārtots senā 18. gadsimta skolā, kurā reiz mācījies Krišjāns Barons. Šobrīd Ventspils amatmāja ir vieta, kurā tiekas darboties griboši cilvēki. Pati pirmā Kurzemes skolas ēka Kurzemes hercogistē. Un no 1849. līdz 1851. gadam šīs durvis vēris Dainu tēvs, toreiz mazais Krišjāns Barons. Pirms 8 gadiem ugunsgrēks vēsturisko ēku gandrīz iznīcināja. Sienas, kas bija saglabājušās, rosināja pašvaldību ēku nojaukt. Toreiz ar ideju seno skolas ēku glābt bija pārņēmis domes izpilddirektors Aldis Ābele, kuram tad arī tika uzticēts šis projekts. Restaurācija nebija tas sarežģītākais darbs. Svarīgi bija pierādīt, ka amatu centrs Ventspilī ir vajadzīgs. Man liekas, šie 5 gadi ir pierādījuši, ka gan amatniekiem šī ēka ir vajadzīga, gan arī vajadzīga cilvēkiem, ventspilniekiem, Ventspils viesiem, ja, ka šī ēka dzīvo, ka viņi dzīvo ar vien pilnvērtīgāk, un tieši tāpēc šis gandarījums ir ļoti liels, nemaz neskatoties uz to, ja, ka arī ir šim projektam bijuši arī oficiāli apbalvojumi. Un Eiropas Savienības visas Eiropas Savienības realizēto projektu konkursā iepriekšējā plānošanas periodā šis projekts tika atzīmēts kā viens no 150 labas prasmes projektiem visā Eiropas Savienībā, un Latvijā tādu projektu bija tikai 7. Jā. Es tiešām jūtos tāda pacelāta un lepna, kad ir pagājušie 5 gadi, un tas nav nemaz, un tas arī nav daudz, bet es varu teikt, ka mēs apzināmies, kas mēs esam un uz ko mums visvairāk vajadzētu tiekties, un jo labāk, jo skaistāk iepriecināt visus viesus un apmeklētājus. Par šiem 5 gadiem mēs esam uzņēmuši gan augstus viesus, gan prezidenta kundzi, gan kultūras ministri, kas tagad jau ir mainījušies, un dažādas prominentas personas. Bet tāpat laikā arī ir apmeklējuši gan mākslinieki. Par Ventspils amatu mājas dvēseli mēdz dēvēt Zāļu Sīvlīgu Rēteri. Tieši viņa aizrauja ar tradicionālās kultūras zināšanām un ventiņu dialektu. Amatu māja ir arī vecā skola, un man ir paveicies. Es kā skolotāja varu strādāt neparastā vietā. Senajā skolas klasē mācīt neparastas lietas, kuras mūsdienā ir gandrīz izmirušas un kļuvušas par muzeja eksponātiem. Tā ir glītrakstīšana, likumīgā audzināšana un disciplīna. Šīs lietas jau ir aizgājušas vēsturē. Un klasē ieejotais senajā vidē, sajūtot seno gaisotni, cilvēki var iejusties senās skolas tai vidē, stundā, kļūt ne tikai kā turists vērotājs, bet kā dalībnieks, un to dzīvo vēsturi piedzīvot caur sevi. Ventspilniekiem labi zināms ir fotogrāfs Juris Presņikovs. Pirms 2 gadiem Juris sāka darboties amatu mājā, publiskai apskatē nododot fotoaparātu kolekciju. Padomju laikā bija fotoaparāti. Ir tāda. Un man visi tie fotoaparāti, kas tur ir lejā, ir darbojoši praktiski visi, kas ir. Bet viņus var arī ņemt rokā un pamēģināt un pataustīt visus. Tā kā it sevišķi skolniekiem tas ir interesanti un pamācoši, kā tas ir, jo tagad jau neviens nedomā, kā viņš fotografē.
Ventspils amatu mājā tiek čakli cilvēki. Audēji, podnieki, mākslinieki. Darbam plecu pie pleca ar aizrautīgo Līgu Reiteri ir savi plusi. Es pat daudzas tādas zālītes nezināju, ko var ēst. Bet Līga Reitere, viņa pārzina visu to, un tad viņa stāsta. To var, tad var to ēst. Un bija gadījumi, kad mēs pat ēdam kaut kādas, ne tikai tādas nebija skābenes, bet vēl kaut kas bija kopā ar zemenēm un ar kefīru, ko es savu mūžu nebūtu lietojis uzturā. Bet viņš ļoti garšīgs. Ventspils amatu mājā, Tirgus ielā, darbojas izstāžu zāle, kas kalpo arī semināriem. Amatnieku izveidots ir mākslas salons, bet pirmajā stāvā ekskursijām atvērta ir sena skolas klase, kur var lasīt ventiņu dialektā. Ventspils virtuālajā vēstniecībā visitventspils.com joprojām ik viens var izveidot bilžu galeriju, kurā fotografējies viens pats vai kopā ar draugiem pie kādas pilsētā izvietotās gotiņas. Par katru ievietoto bildi var nopelnīt 10 ventus. Kā liecina Ventspils turisma informācijas centra apkopotie dati, populāra ir joprojām ziedu govs. To veidojuši visi, kas vēlējās piedalīties govi parādē. Vēl populāras govis, pie kā labprāt fotografējas, ir Elites Patmalnieces sievišķīgā govs un Jāņa Mitrevica govs pie spoguļa. Par savu darbu fotografēšanu entuziasti ir nopelnījuši 100 000 ventu un galerijas skaits nemitīgi aug. Gotiņas pilsētas ielās varēs meklēt visu vasaru, un liels palīgs te ir turisma informācijas centra izdotā karte, kurā ir norādīts govju atrašanās vietas pilsētā. Karti var saņemt turisma informācijas centrā bez maksas. Šovasar braucot uz Ventspili vai kārtējo reizi rādot Ventspili ciemiņiem, kā interesants turisma objekts tiek minēta govju parāda. Joprojām Ventspils ielās, parkos un skvēros apskatāmas pazīstam Latvijas un ārvalstu mākslinieku apgleznotas gotiņas, kas piesaistījušas arī ārzemnieku uzmanību. Tāpēc ir aktuāls jautājums, cik un kuras gotiņas būtu jāatstāja Ventspilī arī pēc govju parādas noslēguma. Mīļie ventspilnieki, atceramies 30. jūnijā Ventspilī savu vietu atrada 24 jaunas gotiņas, kopā ar jau esošajām šobrīd mums ir jau atmiņa neviļ 35. Un mums šobrīd, pareizsakot, septembrī jāpieņem lēmums, kuras no gotiņām jaunām vai vecām pārdot, un līdz ar to tās nebūs Ventspilī redzamas, neizdaļos Ventspilī, un kuras atstāt. Varu jautāt otrādi, kuras no tām gotiņām, kas ir pilsētā, noteikti vajag saglabāt, noteikti nedrīkst pārdot. Gaidam jūsu viedokli līdz septembra vidum, lai mēs septembra otrajā pusē varētu pieņemt lēmumu. Aptauju atrodam portālā ventspils.lv sadaļā Lielā aptauja un norisināsies līdz 31. augustam. Katrs balsotājs var nobalsot par vairākām gotiņām. Un programmas noslēgumā mēs jums vēlētos pastāstīt par restaurātoru darbu. Zane Stikāne atjauno ikonas Ventspils Pareizticīgo baznīcā jau 14 gadu. Ventspils Pareizticīgā Svētā Nikolaja baznīcas draudze ievērojusi, ka jau vairākus gadus fasādes ikonas ir noņemtas restaurācijas veikšanai. Dažas no tām jau ir atgriezušās vecajās vietās atjaunotā izskatā. Ikonas restaurē Ventspils restaurātore Zane Stikāne. Pie šī projekta viņa strādā jau 2 gadus. Galvenais finansētājs ir valsts kultūra kapitāls, kas piešķīra gandrīz 3000 latu. Tad tiešām ir radoša pieeja nepieciešama, un es varu šeit pat nekur nebraucot, bet papildināt savu pieredzi. Lai gan restaurātora darbs izmaksā dārgi ilgā procesa dēļ, pēdējā laikā pieprasījums pēc restaurācijas darba pieaug, gan no baznīcām, gan no privātpersonām. Privātajā sektorā, teiksim, kolekcionāri ir parādījušies vairāk lieli kolekcionāri, kuri vēlas arī sakopt savas kolekcijas, pilnīgi loģiski. Restaurātora darbs prasa pacietību un saudzīgu attieksmi pret lietām. Nevelti šīs profesijas pratējus dēvē par laika glabātājiem, un viņi glabā arī savus restaurācijas tradīcijas. Tieši restaurācijā es iemācījos nevis virtuvē, tad, kad vajag olas dzeltenumu no baltuma atdalīt, bet tieši restaurācijā, kā vislabāk atdalīt olas dzeltenumu no baltuma, ka to dara rokā. Jā. Izliek olas dzeltenumu uz rokas, un tad skalojot un mainot rokas, panāk tādu stāvokli, ka tā olas dzeltuma plēvīte ir sausā rokā un var pāršķelt un iztecināt to dzeltenumu tā, lai tas apvalciņš arī ir atsevišķi.
Reizēm slāņu un datu atjaunošanu uz ikonām līdzinās rēbusam. Lai uzzinātu, kā izskatījās ikona pirmsākumos, nepieciešama rekonstrukcija. Svarīgākais ir izpētīt tieši materiālus. Tika veikts ķīmiskas analīzes, lai noskaidrotu, ka tā ir cinka plāksne, uz kuras zelts ir uzklāts bez saistvielas, un glaznojums ir veikts ar eļas krāsu. Un tālāk, vadoties no tā, ka tās ikonas atrodas ārā uz fasādes, tika izstrādāts metožu kopums, kādā veidā vajadzētu restaurēt. Zanē darbs nozīmē daudzu svēto iepazīšanu. Viņa saka, ka šis darbs ir kā palīdzība, ko nevar nepamanīt. Būdama vēl iesācēja, viņa pati bija lieciniece brīnumiem. Tas notika, kad viņa restaurēja pirmo ikonu savā mūžā. Šī ikona bija cietusi no ļaunprātīgas bojāšanas, jo bija sabojātas sejas. Svēto sejas un arī šīs mazajās ikoniņās mūka celē sejas bija sabojātas. Bet ikoniņas pašas tik ļoti maziņas, ka diamātes ikoniņai Kristus bērniņš uz rokām, Kristus bērniņa galva 1 milimetra lielumā. Un šāda tonēšana, protams, ļoti sarežģīta. Un bija sajūta, ka ne pati es no sevis veicu šo restaurāciju, bet mani vada, man palīdz. Un es domāju, ja es bez svētības kaut ko darītu pati no savas galvas, es tādu miniatūru neuztaisītu. Vienkārši to nemāku un neesmu mācījusies. Darot šādu darbu, iespējams iemācīties pacietību, kā arī paļaušanos uz Dievu, tā saka Zane. Dažas ikonas, kas tikušas restaurētas viņas darbnīcā, jau aplūkojamas Ventspils Pareizticīgajā baznīcā. 5 gadu laikā plānot šo baznīcu sakārtot pilnībā, restaurēt ikonas, nokrāsot fasādi, kā arī savest kārtībā iekšieni. Noslēdzies atklātais Ventspils pludmales futbola čempionāts Sijā Northrop Ventspils LTD. Visu vasaru Ventspils pludmalē notika sīva cīņa par čempiona titulu. Par to cīnījās 6 komandas – Liepājas Papīrs, Ventspils Termināli, Honda Juniors, Depo 14, Ance un Maskava. Pēc pirmajām 2 tūrēm līderos izvirzījās Liepājas Papīra komanda, bet drīzumā viņi jau noslīdēja uz 3. vietu, un pirmajā izvirzījās Ventspils Termināli un Honda Juniors. Viss izšķīrās pēdējā tūrē, kad jau likās, ka līderu trijotni ir noskaidrojusies. Tomēr negaidīt uzvaru izcīnīja Depo 14 un Ance. Pēdējā mača laikā noskaidrojās, ka turnīra līderis Honda Juniors kļuvuši neaizsniedzami, jo viņiem jau bija 47 punkti. Šai komandai tika arī uzvarētāja kauss. 2. un 3. vieta attiecīgi Ventspils Termināli un Depo 14, kurus šķīra tikai 1 punkta starpība. Sākotnējais turnīra līderis Liepājas Papīrs no bronzas atpalika tikai par 1 punktu un ieņēma 4. vietu. Ir kāds sporta veids, kas piemērots visa vecuma cilvēkiem. Pēdējos gados arvien populārāk kļūst nojošana, un tā var pavadīt laiku svaigā gaisā. Ventspilē aizvadīts jau 3. Latvijas nojošanas festivāls. Nojotāji no visas Latvijas 18. augustā tikās Ventspils piedzīvojuma parkā. Kā aktīvs brīvā laika pavadīšanas veids, nojošana aizrauja aizvien vairāk cilvēku. Arī Ventspilī festivālā dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug. Protams, maratoni vēl mēs tādu skaitu nevaram, cilvēks nesavācam, bet tomēr 400 cilvēki un komandas no daudzām citiem novadiem un pilsētām. Tas parāda, ka mūsu uzdevums popularizēt nojošanu un aktīvu dzīvesveidu, ka tas mums izdodas. Neskatoties uz lielo nojošanas festivāla dalībnieku skaitu, pārējiem piedzīvojuma parka apmeklētājiem bija pieejamas visas šeit izvietotās atrakcijas. Joprojām mēs piedzīvojuma parks strādājam bez brīvdienām un visas aktivitātes ir pieejamas. No citiem sporta veidiem nojošana atšķiras ar to, ka piemērota praktiski jebkura vecuma fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Mēs diskutējām ar Pēteri Apini par dažādām cilvēku fiziskām aktivitātēm, un tā skaitā cilvēkiem dažāda vecuma. Un tā skaitā par to, kā iesaistīt gados vecākus cilvēkus kaut kādās fiziskās aktivitātēs. Faktiski viens no tādiem visdemokrātiskākajiem veidiem ir nojošana. Un tad Pēteris Apinis, Latvijas ārstu biedrības prezidents, izteica, ka Ventspilnieki ir tie, kas sarīko Latvijas nojošanas festivālu. Man tā ideja iepatikās.
Un tad arī pirms 3 gadiem notika pirmais šāda veida festivāls. Trasa jau 3. gadu ir viena un tā pati, jo šeit ir sava principi, ja? Katru gadu tu pats sacenties ar sevi un vari uzstādīt savu personīgo rekordu, jo nojošana tomēr ir sporta veids. Tas nav tāda sacensība, kurš pirmais, bet šeit ir sacensība pašam ar sevi. Kā vēl labāk atpūsties sestdienā, ja ne nojojot? Pat ļoti daudz Liepājā ir, tāpēc, ka Liepājā pat foršākā jūrmala, visforšākā smilts. Un man ļoti, ļoti liels prieks par tiem cilvēkiem, kas nojo. Par tiem cilvēkiem, kas ir jau stipri pēc 50, pēc 60, pēc 70, viņš pa ielu knapi var paiet, bet viņš paņem tās savas 2 nūjas un iet pa to jūrmalu kolosāli. Kāda dalībniece ieradusies arī no Lēdmanes Lielvārdas novadā? Jā, mēs esam vesels, tāds kolektīviņš neliels, kurš tā kā brīvajā laikā. Un bija kāds viens aktīvists, kas aizrāja pārējais? Tāpēc es šeit esmu vienīgā. Pārējie tik tā, Kur jūs pati par to uzzinājāt? Bija Skrīveros festivāls ar nojošanas 18. novembrī pirms 2 gadiem. Un tā mēs izdomājām aizbraukt, jo interesi jau bija sen. Un tā mēs iesākām. Arī Ventspils pusē nojotāji netrūkst. Īpaši aktīvi ļaudis dzīvo Piltenē. Ir liels bariņš, diezgan liels. Jā, pār 60. Tepat viens ir. Bet ir arī tādi vēl vecāki, teiksim, tantiņas, tur 70 pār, bet viņas iet savā nodabā, tur savu trasīt tādas. Sākumā mēs bijām tur 3-4, tagad jau ir pie 30, dažādas vecuma grupas, dažādas paudzes. Kā var tā, pēc darba, cits pa pusdienas laiku, pensionāru vairāk. Visādā ziņā cilvēki iesaistās un tas ir labi, es domāju, ka tur jau viss notiek. Pirmkārt, lai uzlabotu savu veselību, lai, neteiksim, lai laiku nosist akurāt, bet, lai kaut kāds mundrums būtu vairāk. Sportiskas aktivitātes, veselīgs dzīvesveids. Kopā būšana ar kolēģiem. Ikdienā nē, bet vairāk tāpēc, lai būtu kopā ar kolēģiem, pozitīvs pasākums, pozitīvas emocijas. Lai izkustētos draugu pulkā, svaigā gaisā. Trasi izgājusi arī māmiņa ar tikai gadu vecu mazuli ratiņos. Izrādās, ka ģimene aktīvi iesaistās arī citos pasākumos. Tāpēc, ka sportisks aktivitātes un jāatbalsta pasākums. Mēs bijām vēl riteņbraukšanā Ventspilī, kas notikās. Mēs bijām visi ģimene. Mēs bijām sunis, tētis, mamma un bērns. Visi kopā. Jo arī dažāda vecuma bērni un pusauģi. Lai gan 13-gadīgā Elza stāsta, ka viņas vienaudži pārsvarā aizraujas ar citām sportiskām aktivitātēm. Pārsvarā basketbols, futbols, florbols, skrien daudzi. Visus, kas kārtīgi izkustējušies, veicot 5,3 km vai 10,6 km garo trasi, gaidīja liels katls ar gardu zupu, lai sportisti atgūtu spēkus. Vistas dārzeņu zupa. Pēc lielo sportošanu pašā laikā. Visi dabīgi vitamīniņi, visi dabīgi zaļumiņi, bet zupa laba. Klātesošos iepriecināja Ivo Fomina muzikālais priekšnesums, un katrs, kas to vēlējās, varēja izmantot piedzīvojumu parka atrakcijas. Principā ir sasniegti mērķi, kuru dēļ savulaik šis festivāls ticis rīkots. Nojošana kļūst aizvien populārāka un cilvēki aktīvāki. Es vēl atceros, kad man iztaisīja gulšas operācija, arī es nevarēju skriet, un tad es sāku nojot, tas bija 3 gadu atpakaļ, un tad tikai mēs Ventspilī bija pāris nojotāji. Tagad es ar prieku jau varu secināt, ka šādi nojotāji ir sarodušies ne tikai Ventspilī, bet Tārgalē, Piltenē un citās pilsētās ļoti, ļoti daudz. Tā kā šis festivāls nav sacensība uz laiku, tad dalībnieki no organizatoriem saņēma visdažādākās balvas, jo galvenais ir piedalīties. Latvijas nojošanas 4. festivāls Ventspilī notiks 2013. gada 17. augustā. Tie bija jaunumi par to, kas notiek Ventspils pusē. Kurzemes televīzija raida 6 dienas nedēļā. Sekojiet mums arī internetā. Visu labu!